Cilmišūnu terapija ir viena no straujāk augošajām un daudzsološākajām mūsdienu medicīnas jomām, kas piedāvā jaunu pieeju slimību ārstēšanā un audu atjaunošanā. Cilmišūnu banka ir kā tilts starp zinātni un veselības aprūpi. Šūnu saglabāšana ir apdrošināšanas spilvens nākotnē. Tad, kad runājam par cilmšūnām, ļoti daudziem cilvēkiem vispār nav skaidrs, par ko ir stāsts. Un, lai tas ievads būtu vienkāršāks, es mēdzu uzdot jautājumu, vai jūs zinat, no kurienes rodas putekļi? Un vairumā gadījumu cilvēki nezina, no kurienes rodas putekļi, bet tam ir vairāk izskaidrojumi, bet es iedošu vienu iemeslu, no kurienes rodas putekļi, no mūsu ādas. Mūsu āda, cilvēka āda reizi mēnesī noārdās. Tas nozīmē, ka pilnīgi visa āda, kas mums ir, kas ir pats lielākais orgāns cilvēkam, kas eksistē, viņš noārdās reizi mēnesī, un tostarp veidojot arī putekļus, kurus mēs pēc tam redzam uz grīdas. Kādēļ es jautāju par putekļiem un kādēļ es runāju par ādu? Tādēļ, ka cilvēks sastāv no šūnām. Šūnas veido visu to, kas ir mūsu organismā. Un mūs veido ap 220 dažādu šūnu veidi. Kopā to ir vairāki triljoni, daudzi triljoni. Un katra šūna perfekti zina, kas tai ir jādara mūsu organismā. Mēs nekad nepiedomājam, kā tad mana āda noārdās. Vai kā veidojas mani asars, piemēram. Ja? Kā cilvēki raud par to, iespējams domā zinātnieki, biologi, bet mēs ikdienā nedomājam par to. Un, kā es minēju, katrai šūna perfekti zina, kas viņai ir jādara, kurā brīdī tas ir jādara, un ja gadījumā kaut kas aizmirstas, tad ir viens īpašs šūnu veids, kas palīdz atgādināt. Un tās ir cilmšūnas. Un cilvēka organismā ir vairāku veidu cilmšūnas, tās ir kaulu smadzenēs, par kurām visbiežāk ir dzirdēts dažādu smagu slimību ārstēšanā. Cilmšūnas ir arī mūsu asinīs, un cilmšūnas ir arī taukaudos, un cilmšūnas ir arī jaundzimušajiem. Tad, kad mazulis piedzimst, nabas sētē ir asinis, nabas sētē pašā ir īpašas cita tipa cilmšūnas, un ir arī placenta, un placentā arī ir cilmšūnas. Un Cilmšūnu banka Latvijā jau 21 gadu darbojas un piedāvā saglabāt šo te materiālu, ko lielais vairums uzskata par bioloģiskiem atkritumiem, respektīvi, tad, kad mazulis piedzimst, nabas sēti pārgriež, to visu izmet miskastē. Patiesībā pat neaizdomājoties par to, ka šis materiāls slēpj sevī milzu medicīnisko potenciālu. Un tas, ko mēs darām, mēs informējam ģimenes par to, ka šo materiālu var saglabāt ģimenes bankā, un nākotnē, ja rodas tāda nepieciešamība, no šī materiāla var izgatavot zāles konkrēti ģimenes veselības vajadzībām vai slimību ārstēšanai vai terapijai, kādai citai terapijai vai dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tātad tas ir tas materiāls, ko piedāvā Cilmšūnu banka Latvijā. Mēs vēlamies veselīgi nodzīvot savu mūžu. Mēs vēlamies, lai bērniem mūžs ir veselības pilns un nav nekādas ķibeles. Un tāpēc arī, teiksim, mana tā ideja, mans tas darbiņš un mana tā deksme ir tieši šajā veselības ziņā, tajā medicīniskajā pielietojumā. Jo pasaulē ir apmēram 170 cilmšūnu bankas. Un vairāk vai mazāk visi tie noteikumi, kā paņemt cilmšūnu, saglabāt, jau visur valda vienādi. Bet tad, kad mēs paskatāmies, cik ir tās cilmšūnu bankas, kuras māk materiāli ne tikai paņemt, pareizi apstrādāt, saglabāt, un tad ieraksta līgumā, kad vajadzības gadījumā mēs nogādāsim jūsu materiālu jebkurā klīnikā. Un cik ir tās cilmšūnu bankas, kuras piedalās kopā ar universitātēm, ar kādām klīnikām, varbūt ar farmācijas uzņēmumiem, te pētniecības darbā, tajā praktiskajā darbā, lai tas, ko mēs darām bankā, būtu kādam arī nepieciešams, lai tas reāli nestu labumu cilvēkiem, mediķiem, pacientiem. Arī zvana kādi draugi paziņas tiem pacientiem, kas ir ar mūsu palīdzību ārstējušies.
Tad tā sāpe šeit, arī runājoties ar cilvēkiem, man ir pārsvarā tā, ka tas, kuram tās cilmes šūnas glabājās un ir noliktas pie mums, viņam bieži vien nevajag. Un viņam liekas, ka ko es viņus tur pa velti glabāju. Ja, un tad, kad ir atkal ģimene, kurai ir kāda slims bērns vai teiksim, kāda cita saslimšana, viņi savukārt ir ar mieru to pasauli, to globus apgriezt otrādi, lai atrastu šo materiālu. Ja, un tā ir kaut kāda tāda neatbilstība varbūt savā ziņā. Un tāpat laikā tas apliecina to, ka mēs par šīm lietām aizdomājamies tad, ja mums kaut kur ģimenē, blakus, paziņu lokā kādam ir bijusi kāda nepieciešamība aizdomāties par to, ka šādas jaunas tehnoloģijas varētu būt vienīgās, kas palīdzētu. Un tas ir tikai cilvēcīgi. Ancīte bija mazs, pilnībā vesels bērniņš, kad vien pāris mēnešu vecumā nokļuva slimnīcā ar smagiem miesas bojājumiem, ko viņai nodarīja bioloģiskā māte. Ilgstošā vardarbība atstāja paliekošas sekas. Meitenītei bija epilepsijas lēkmes, pazuda redze un bija nepieciešama nopietna ārstēšana, lai uzlabotu bērniņa dzīves kvalitāti. Daudzbērnu mamma Ivita, paņemot Ancīti no bērnu nama, zināja, ka vēlas palīdzēt, sniedzot sirds siltumu, mammas mīļumu un rūpes, ko bērniņš nekad nebija piedzīvojis. Ivita pērn saņēma Latvijas lepnuma godalgu, ikdienā rūpējas par 9 bērniem un noteikti ir cilvēks ar neizmērojami plašu sirdi. Kopš pēdējās tikšanās ir pagājis kāds laiks brīdis, un šobrīd ar dažādu ziedojumu, arī Māmiņu kluba labdarības fonda palīdzību, Ancīte vairāk kārt saņēmusi cilmes šūnu transplantāciju, kas uzlabojusi meitenītes veselību. Mūsu Ancei tūliņ paliks pēc mēneša 5 gadi. Un man liekas, mums par šo laiku, kopš pēdējā raidījuma ir gājis tikai labāk un labāk. Protams, tā dinamika priekš Ances, viņa ir stabila, viņa visu laiku ir arvien labāk, kaut viņa ir neliela. Vislabākās ziņas tās, ka mums joprojām nav atjaunojusies neviena epilepsijas lēkme. Tās lietas, par ko es vairāk var priecāties. Otrakārt, pēc Slovākijas rehabilitācijas, kad mēs pēdējo reizi atbraucām mājās, viņi mums arī paslavēja par to, ka Ance ir emocionāli ļoti vairāk augusi un attīstījusies. Viņa atpazīst arī jau savus fizioterapeitus, kas ar viņu runājas. Tāda sajūta, ka viņa aizbraucot tur, atpazīst tās balsis un ļoti tāda emocionāli smaidīga bija. Un mums Slovākijā veica arī izmeklējumu galvas smadzenēm, kas vairāk kā smadzeņu darbības treniņš. Un tad pirms pusotra gada, kad mēs pirmoreiz tur bijām, tad mums atbildēja, ka īsti viņai nav mērķtiecīgi veikt ikdienā šo treniņu, jo viņai smadzeņu atbilde bija gandrīz 0, viņas faktiski nebija uz kairinājumiem. Tad tagad pēc gandrīz pusotra, 2 gadiem Ance ir uzlabojusies, viņai ir atbildes reakcija uz katru kairinājumu, kaut nepilns tas komplekss viņu, bet meitenes bija ļoti priecīgas, jo viņas teica, tas nozīmē, ka Ance daudz vairāk jūt, saprot un iekšēji varbūt reaģē un jūt to, ko mēs viņai sakām vai darām. Viņa vienkārši nevar uz ārpusi vēl atbildēt pati. Viņa ir palikusi arvien vairāk smaidīga un labā omā tādā. Ancīte arī šogad turpinās cilmes šūnu terapiju. Cik mums 2 gadi atpakaļ tika pateikts, ka Ance ir neredzīga, redzes nervu atrofijas dēļ, bet kaut kāds redzes atlikums tomēr viņai ir saglabājies, un pēc jau 2 veiktām cilmes šūnu terapijām tieši atstiņām pilinot, šobrīd viņa ļoti skaidri reaģē uz gaismu un tumsu. Šūnu terapijas ir ilgstošs process, šūnu iedarbība, šūnu procesi mūsos ir ilgstošs process, un tas nebūs tā kā pārstartēt datoru, ka tu atkal viņu palaidi un viss aizgāja. Ja? Tad, ja ir ļoti smagas saslimšanas un pacients ir guļošs, nestaigājošs, vai tas ir bērns, kurš varbūt 4 gadus ir guļošā stāvoklī, mēs neceram, ka viņš būs baletdejotājs. Tas pirmais mērķis ir padarīt viņam to nākotnes attīstību straujāku, vieglāku, jo it īpaši par bērniem. Ģimene kop slimu bērnu, un kaut kad tas bērns paliks viens pats pasaulē. Un māte, ģimene, viņiem tas pirmais uzdevums, lai viņš varētu pastāvēt, paprasīt, palūgt, sevi apkopt, tad, kad mūsu vecāku vairs nebūs. Jā, tātad, un uz to arī, un par
tādiem uzlabojumiem sapņo bērnu vecāki, tādi arī tiek novēroti, jo mums ir ļoti smagi gadījumi bijuši. Mums nav bijis tādi vieglie gadījumi, kuri kaut kas maz bišķīt, nu tad ielēda cilmšūnas un viņš tur aizskrēja dejodams. Mums ir guļoši bērni bijuši ar smagām galvas traumām, ar smagām pēcdzemdību sekām ir bijuši, ja, kur tiešām uzsvars tiek likts uz to, lai viņš iemācītos varbūt nostāties uz kājām, lai viņš mācētu varbūt paprasīt, lai viņš mācētu sēdratos, pārvietoties un, teiksim, kļūt neatkarīgāks. 2015. gadā notika nelaimes gadījums. Neveiksmīgs lēciens ūdenī ar galvu uz leju, salauzta spranda. Rezultātā 3 klīniskās nāves un jau 10 gadu tētis Mareks dzīvo ratiņkrēslā. Kājas ir nekustīgas, plaukstas kustas daļēji, mugura nestabila. Tā kā gandrīz neko dēļ tās klīniskās nāves, es neatceros neko no tās dienas. Un es atceros, kad es pamodos slimnīcā, ka man bija piesiets rokas pie gultas, tas, lai no šoka stāvokļa tā kā nesāktu raustīt savu vadus ārā no kakla trubas ārā un no ķermeņiem, tā kā vadus, kas pieslēgts pie sistēmām ir. Es nevarēju ne pats paēst, ne pats zobus iztīrīt, ne pats saģērbties, ne pats pārvietoties, es neko nevarēju. Man bija visu laiku 100% tā kā asistents klāt, kas man palīdz visu darīt. Un 2 gadus pēc šī nelaimes gadījuma, nelaimes incidenta, tavā dzīvē ienāca Madara. Madara, jā, es iepazinos ar... Kā jūs iepazināties vispār? Var sieva var pastāstīt. Jā, Madara. Mēs iepazināmies Mareka brāļa dzimšanas dienas pasākumā. Teiksim tā, vienkārši iepazināmies un tad sākām komunicēt un tās attiecības īstenībā izveidojas ar tādu sociālo tīklu, komunikāciju un pirmo randiņu un tā. Šobrīd es jūtos ļoti komforta savā dzīvē, un man visu kā ir gana, un es ar visu ļoti labi tiek galā, un Mareks arī ir man ļoti liels atbalsts, mēs viens otru ļoti papildinam. Tomēr jau savi cik gadi jau pagājuši, kopš mēs esam kopā. 7, 8. Mums jau... Tas ir ilgs laiks, un šobrīd vispār tā dzīve ir pielāgojusies, vai mēs esam pielāgojušies dzīvei. 6 gadi kā precējušies jau būs. 2022. gada vasarā Marekam un Madarai pieteicās dēliņš Miķelis. Un ienāca vēl 3. Un tad ienāca 3, bet mēs īstenībā ļoti labi tikām galā. Man liekas, ka grūtāk bija ar tām iekšējām un drīzāk bailēm no maza bērniņa un tiem procesiem, kam iet katrs vecāks cauri. It īpaši ar pirmo bērnu. Jā, tieši tā. Bet kopumā Miķels ļoti labi pielāgojas arī ģimenes apstākļiem, viņš ļoti labi ar tēti. Arī man liels palīgs ir, jā. Super. Atais durvis patur vaļā un vēl viņš tādas lietas. Pēc Miķeļa piedzimšanas ģimene saglabāja dēla nabas saites bioloģisko materiālu. Mēs saglabājam to, kas ir palicis pēc bērniņa piedzimšanas. Tās ir asins, kas ir palikušas nabas saitē un placentā, tā ir nabas saite. Un šis materiāls aiziet medicīniskajos atkritumos. Un mūsu izvēle ir saglabāt vai izmest. Tik vienkārši. Tas viss likās pašsaprotam, ka tām cilmšūnām ir jābūt un ka tā būs fantastiska iespēja Marekam, jo mūsu attiecību laikā mēs vienmēr esam meklējuši veidus, kā Marekam veikt rehabilitāciju, gan Latvijā. Jā. Un, protams, arī tas ir tāds ļoti labs spilvens bērnam. 10 gadu laikā Mareks izgāja vairākus rehabilitācijas kursus, cītīgi strādāja pie sava veselības stāvokļa uzlabošanas, un pagājušajā gada janvārī Marekam tika veikta pirmā nabas saites cilmes šūnu terapija. Ko es varu 100% pateikt, ka man palīdzēja. Tā kā, viss kopums man palīdzēja, protams, rehabilitācijas viss, bet ko es konkrēti varu pastāstīt, man bija ilgstoši vairāk kā gadu kroniskas sāpes plecā. Jo manas rokas ir manas kājas, es daru visu ar rokām. Visu daru ar rokām, un bija kroniskas sāpes plecā ilgstoši, un es Latvijā neko nevarēju dzērt zāles, es gāju uz terapijām, un man tā sāpes nepārgāja. Man tur bija busīts, cīflas iekaisums un vēl viss tādas problēmas. Un nevarēja dabūt tās sāpes nekādā veidā nost.
Un pēc cilmes šūnu procedūras man 2 nedēļu laikā pilnībā pārgāja sāpes. Ļoti labi rezultāti deva. Mēs kļuva daudz spēcīgāks, pašam arī uzlabojās pašsajūta. Mentāli krietni spēcīgāks, tā kā jūtos arī. Izturība un vai ne? Ka visu kaut ko var vairāk izdarīt arī mentāli. Tas uzlabo, protams, sajūtu. Bet kādi jums ir nākotnes plāni? Kāda ir tālākā ārstēšanas procedūra? Pasaki, ko tu man teici arī aizkadrā par mērķi. Kāds tev ir mērķis tāds lielais? Mans mērķis ir, ko es gribētu sasniegt dzīvē, piecelties kājās. Nestaigāt, neko piecelties kājās, ja es varētu to sasniegt. Tas būtu mans augstākais sasniegums, ko es būšu izdarījis. Un es arī ļoti tagad strādāju pie tā, lai es arī varētu to tā kā tiešām sasniegt. Cilmšūnu banka piedāvā divus bioloģiskā materiāla ieguves komplektus. Viens ir 2 materiāliem, nabasaitas asinīm un audiem. Mēs viņu saucam arī par zilo kasti. Un otrs komplekts ir 3 materiāliem, nabasaitas asinis, audi un placenta. Tā kā šeit ir vairāk materiāli, tad es parādīšu, kas ir šajā 3 materiālu kastītē. Kaste ir nodrošināta tā, lai saglabātu transportēšanas laikā temperatūru. Tā tad ir kartona iepakojums, ir putuplasts, kas nodrošina temperatūras saglabāšanu arī. Un ne tikai pati kaste ir svarīga un tas, kas ir kastē, bet arī dokumentācija, kas ir jāizpilda vecmātēm, ārstniecības personām, kurš šo materiālu paņem. Šeit mēs nodrošinām atkal instrukciju, kā materiāls ir jāņem, kā dokumenti ir jāizpilda, kas ir jādara, kā ir jāsagatavo septiskos īpašos apstākļos, tā lai tas viss būtu droši un atbilstoši kvalitātes kritērijiem. Tā kā vecmātes to nedara katru dienu, tad viņām vienkārši šis ir kā atgādinājums. Protams, ka visas vecmātes ir apmācītas, ar kurām mums slimnīcās ir noslēgts līgums, taču ir ļoti labi, ja ir vēl arī atgādinošs materiāls. Lai varētu dažādos karstos vai augstos apstākļos saglabāt temperatūru, tad tiek nodrošināti šādi gēla maisiņi, viens kastes apakšā, viens kastes augšā. Papildus karstam laikam vēl ir tādi ledus maisiņi, lai nodrošinātu vēsāku temperatūru. Un tad ir pats asins paņemšanas materiāls. Es neņemšu laukā no iepakojuma, bet šeit ir viss vajadzīgais, lai varētu paņemt asinis. Tajā brīdī, kad pārgriež nabasaiti, lai kurš tas brīdis arī būtu, pēc noklemēšanas, tās asinis, kas paliek nabasaitas daļā līdz placentai, tās asinis visas tiek paņemtas, cik nu vien ir iespējams. Nav tāda jēdziena par maz vai par daudz. Par maz ir, bet par daudz nav, jo minimālais asins daudzums, kas ir vajadzīgs, tie ir 10 ml. Un nav svarīgi, cik tas daudzums tiek paņemts, vai 10 vai 200. 200 ir grūti paņemt, bet nav svarīgi. Svarīgi ir tas, cik daudz tajā asins devā ir tieši cilmšūnu skaits. Var būt ļoti daudz asins, bet te pašā laikā cilmšūnu skaits var būt krietni mazāks nekā, teiksim, mazā asins daudzumā. Tad ir arī tādas salvetītes, ar kurām var notīrīt pēc tam asins maisiņu, ja kādreiz kaut kas aiziet garām. Ir speciāls līdzeklis nabasaitas dezinfekcijai un materiāla dezinfekcijai, tādēļ, ka visam ir jābūt tīram. Tād ir 3 pincetes vienreizējās, ar kurām tiek paņemts gan pats nabasaitas gabaliņš, gan arī placentai tiek izmantot šīs pincetes. Viss ir vienreizējs tādēļ, ka, lai nodrošinātu, ka nav lieku baktēriju vai lieku nevajadzīgu, piemaisījumu tam materiālam. Tad, kad no nabasaitas ir paņemtas asinis, paņem aptuveni 10 cm garu gabaliņu pašu nabasaiti nogriež un ieliek šādā tvertnē. Tvertnē tiek ieliec uz nabasaites uzliec virsū nātrija chlorīda šķīdums, tādēļ, ka, lai viņa neizžūst pa ceļam uz laboratoriju. Tad, kad ir paņemtas nabasaites asinis un audi, tad šādā te
1 litru lielā tvertnē tiek ielikta pati placenta. Un, jā, ir situācijas, kad var gadīties, kad placentu nevar paņemt, jo placenta iespējams ir vajadzīga kādiem histoloģiskiem testiem, pārbaudēm, un tad slimnīca to saglabā. Un tādēļ izdevīgāk būtu izvēlēties tieši šo komplektu, kur ir 3 materiāli, jo gadījumā, ja kāds no materiāliem nekvalificējas vai, piemēram, ir jāatstāj slimnīcā, tad vismaz ir vēl 2 materiāli, no kuriem varētu tad saglabāt materiālu vēlāk ārstniecībai. Un no pašas mammas šādās 2 šļircītēs tiek paņemtas asinis 4 stundas pirms vai 4 stundas pēc dzemdībām. Tas ir nepieciešams, lai pirms apstrādāt šo materiālu varētu pārbaudīt, vai mammai pašai nav kāda infekcijas slimība, kura būtu kontraindikācija tad tālākai apstrādē vai arī materiālu saglabāšanai. Šļircītēm nāk klāt adatiņas. Te ir marles saites dezinfekcijai, cimdi, šķēres vienreizējās un 2 tādi autiņi, kas ir paredzēti, tādi kā paladziņi, kas ir paredzēti. Viens ir tad, kad kastīti izkrāmē, visu materiālu saliek uz kastītes, un tad otru uzliek virsū, lai būtu tādi droši nepiesārņoti apstākļi. Un, jā, uz pašas placentas šajā tvertnē vēl 2 šādi nātrija hlorīda šķīdumi tiek salieti. Tas būtībā arī ir viss. Mēs esam vienīgā cilmes šūnu banka, vismaz Eiropā, tādā Eiropas kontekstā, kura sadarbojas, kura meklē pacientiem iespējas ārstēties. Tāpēc, ka mēs esam liels uzņēmums, tāpēc, ka mēs tajās 35 valstīs esam pārstāvēti un kā lielākā banka Eiropā, mums ir gan tās iespējas, un mēs ne tikai lepojamies ar to, ka mums ir miljonus paraugi noglabāt, bet mums tas uzliek tādu sociālu pienākumu, atbildību, tai zinātnē iesaistīties. Jo tā kapacitāte dod tās iespējas un arī tādu, tādu zinātnes virzītāju spēku. Un tas ir tas, kāpēc tad mēs arī tiem pacientiem varam meklēt iespējas un varam palīdzēt. Arī šī zinātne attīstās uz esošo pacientu pamatu. Mēs veidojam nākotnes atziņas gan pacientiem, gan mediķiem beigās. Kādus algoritmus mēs varam izstrādāt medicīnā. Un no 20. gada neiroloģijā, bērnu neiroloģijā ir tāds skaidrāks varbūt metodikas. Ir jau skaidrs, ka metode ir nekaitīga, un piedāvājām saviem 6 pacientiem iespēju ik pa 2 mēnešiem saņemt cilmes šūnu terapiju, un 6 vai 5 reizes, kā kuram tika noteikts pēc ārstniejošā ārsta, pēc ārstēšanas tādas, redzējuma. Un tāpēc arī es runāju, ka no 20. gada varbūt šī ārstēšana ir tāda kļuvusi metodoloģiskāka, jau ar tādu regularitāti, ar kaut kādu tādu recepti, ar tādu schēmu, kā tas būtu darāms. Ļoti bieži no potenciālajiem klientiem, kas interesēs par mūsu pakalpojumu, dzirdam tādu teikumu, ka jūsu pakalpojums ir ļoti dārgs. Un tad es parasti uzdodu jautājumu, vai jums ir iPhone? Lielai daļai ir iPhone. Un tad es saku, ka tas ir aptuveni tik, cik maksā iPhone. Protams, atkarībā no tā, vai tas ir jaunākais iPhone, vai tas ir, nezinu, kāds vecāks modelis, bet kopumā rodas uzreiz priekšstats, ka tas nav nemaz tik dārgi. Vēl ņemot vērā to, ka mēs maksājumu neaicinām veikt vienā maksājumā par visu pakalpojumu, bet mums ir 3 dažādi maksājumi, dažādos laikposmos veicami, kas ļoti lielā mērā atvieglo klientu dzīvi, jo pirmais maksājums ir par šo kastīti. Tas ir par 2 materiāliem 400 eiro, par 3 materiāliem 450 eiro, kas ir jāsamaksā 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas. Otrs maksājums savukārt ir par izmeklējumiem, par visu to, ko veic Polijas laboratorijā, un tas darbs tiek veikts aptuveni 3-4 mēnešu laikā. Tas nav vienas dienas analīžu noņemšanas jautājums. Tas maksājums ir lielāks, protams, jo tur ir liels darbs ieguldīts, un tas notiek laboratorijā īpašos apstākļos.
Par 2 materiāliem apstrāde ir 1320 eiro, par 3 materiāliem 1920 eiro. Un savukārt šis maksājums ir jāveic jau 3-4 mēnešus pēc dzemdībām. Un tas nav uzreiz, tas nav momentāls maksājums. Turklāt viņi var samaksāt vienā maksājumā aptuveni 60 dienu laikā, vai arī var sadalīt 4 līdz 8 maksājumos. Un trešais maksājums savukārt, tas, par ko cilvēki patiesībā ir vislielākie maldi, ka tas ir ļoti, ļoti dārgi. Par 2 saglabātiem materiāliem gadā tie ir 190 eiro, vai par 3 materiāliem tie ir 250 eiro. Dārgi vai lēti, katram pašam spriest, jo viss ir relatīvs atkarībā no tā, ko mēs uzskatām par dārgu vai par lētu. Mūsdienās cilmes šūnu terapija sola un solīs pavērt jaunus horizontus medicīnā. Turklāt šodien cilmes šūnas simbolizē cerību. Cerību, ka pacientiem ar slimībām un traumām, kurām līdz šim bija ierobežotas ārstēšanas iespējas, būs labāka dzīves kvalitāte, ko esam pelnījuši mēs visi.